Action. Labdien! Mēs esam veiksmīgi nonākuši otrajā nometnē. Tur spīd pilnmēnes. Un pēc dienas pārdzīvojumiem mums ir veiksmīgi uztaps ugunskurs. Es teiktu, pat 2. Jā, es teiktu, ka pat 2. Drinker komando nometni ir, es domāju, kā katru reizi pietiekami kvalitatīvi. Aizem apstāties. Herbi, Jā. Pastāst, kas te top? Te top. Te būs ein viste zupe, iekšto franču buljonu, gatavot uz ugunskura ar ādžīku. Tālūk. Fantastiski. Cik ilgs tas process ir apmēram? Tā zupas pagatavošanas process vispār, kopā. Teorētiski tam jābūt, lai būtu droši, kad ir laba zupa, jābūt var 3 stundām. Ok, tas nozīmē būtībā. Es domāju, drīz būs gatavi, jo te viss jau iet tajā procesā, kad, varbūt vēl kaut kāds 15-20 minūtes un būs redīs pilnīgākais. Fantastiski. Tālūk, elore de mangiare. Esam tikuši līdz zupmeistaram. Žūrijai gāja ļoti grūti. Ja bija grūts uzdevums 2 naktis pēc kārtas būt skaidrā un vienā vietā reizē, vērtējot daudz un dažādas zupas. Kopumā tika novērtētas gandrīz 20 dažādas zupas un ir sarindotas top komandas. Protams, tikai pirmā dabū balvas. Pirmo vietu zupmeistara kausā ieguva komanda, kas bija viena no dažām, kas ļoti centās un 2 dienas pēc kārtas taisīja zupu. Tāds bija vairākas komandas. Bet otrajā dienā tātad visgaršīgākā zupa kopvērtējumā bija vistas zupa, ko uztaisīja komanda Drinker komandā. Mēs nemus prom ļoti daudz balvu, varbūt papras vēl kādu lietu. Izsaka savu recepti. Recepti nestāstīšu, bet jūs varat skatīties uz maniem laimīgajiem komandas biedriem. Herbi, kur gadu tu jau vāri zupu? Kur gadu vāru? Cik brauc laivabraucienā, tik vāru zupu. Tev šis ir pirmais tituls, kā es saprotu? Pirmais. Kā tu jūties, beidzot iegūst šo titulu? Labi. Beidzot tā žūrija tika līdz manai zupai. Nevis katru gadu, kad netiek vai nepietiek. Kā tu domā, vai nākamgad būs vēl labāka zupa? Būs ļoti labas zupas nākamgad. Kuras jau ir izdomātas, jau viss skaidrs.